Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Pēc nedēļas atkal ievietoju video, atvainojiet. Jo nedēļā esmu ļoti aizņemts, draugi, tāpēc nevarēju jums uzņemt video. Pat šodien neesmu fermā, atkal man ir darbs, un es nodomāju, šoreiz uzņemšu video darba vidū. Meistars, sveiki! Laipni lūgt! Prieks būt šeit, kā klājās. Labi, paldies Dievam, viss turpinās. Draugi, šodien esam pie Mērta Meistara darbnīcas. Kā zināt, viņš nesen bija braucis uz saimniecību, mēs barojam suņus. Arī viņam ir suņi, šodien domāju, ka parādīšu jums viņus. Arī mūsu toros ir palicis otrā plānā, jo labu laiku toros neesam redzējuši. Jā. Arī viņam bija darbi, arī viņi atvedām, lai tos izdarītu. Šodien mēs jums iepazīstināsim un parādīsim visus šeit esošos suņus. Es jūs lūdzu arī viņu dēļ neliedziet man izdariet kādu labu darbu. Ja atbalstīsiet, nospiežot patīk šim video, abonējot un atstājot komentāru, es būšu ļoti priecīgs. Es jūs lūdzu neliedziet man izdariet kādu labu darbu, nospēdiet patīk. Neesiet slinki, draugi. Tagad lēnām pastāst mums par šiem suņiem. Tagad šīs vietas vadonis ir Mailo. Viņam ir 10 gadi. Viņam ir 10 gadi, viņš ir vecāks par viņu. Viņam jābūt kādus 13 vai 12 gadus vecam. Tātad šīs vietas vadonis ir viņš. Tagad šis ir Mailo, Dogo. Dogo, Argentīnas dogs. Sterilizēts, reģistrēts. Sterilizēts, reģistrēts. Vai ir kādi trūkstoši dokumenti vai kaut kas tamlīdzīgs? Nē, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Viņš patiesībā ir gan šīs vietas vadītājs, gan talismans, kā viņš šeit saka. Jā. Šeit visi tirgotāji to mīl. Šī ir rūpniecības zona, draugi. Šeit visi mīl dzīvniekus. Neviens to neuzskata par kaut ko dīvainu. Protams, nevienam nebūs nekāda iebilduma. Viņi rūpējās par tiem kā par saviem bērniem. Mans meistars, paldies viņam arī, vienmēr saka, es skatos tavus video, man patīk dzīvnieki. Viņš savu darbnīcu ir pilna ar suņiem. Jā. Pat ne vakar, bet aizvakar mēs pat devāmies apskatīt vēl vienu vietu viņam, ne? Jā. Mēs apskatījām arī vietu, kas bija kā saimniecība. Šodien es teicu, ka parādīšu jūs visu. Šis ir Mailo, viņam ir 12 gadi, palaidi viņu, pasties viņu. Nofilmē viņa cēlumu tūplānā. Draugi, skatieties Mailo, vai lai es jums kaut ko pasaku? Tiešām ļoti izskatīgs suns. Vakar mums gadījās neliela neveiksme, domāju, lai samīļoju šo Mailo. Meistars teica, samīļo viņu. Es piegāju, un viņš pēkšņi mēģināja mani sakost. Tagad šiem dogo suņiem ir tāda vispārīga īpašība, arī mūsu Taisons tāds ir. Ja esi svešinieks, nevajag pārāk līst klāt, vai ne? Jā. Ja tu ej pie viņu un saki, Mailo, skaistais dēls, skaties, viņš tev mīlēs, ļauj man tev paglaudīt, pieskaties, tad viņš sāk rūkt. Es tikko paspēju izglābties. Otrs boss ir Maks, viņš arī ir skaists, Kein Korso, pusotru gadu vecs. Blue. Tagad lai viņi nesāk kauties. Tagad starp Maksu un Mailo notiek liela cīņa par līderu vietu. Mailo, pateicoties savam vecumam, ir izveidojis autoritāti par Maksu. Maks no viņa mazliet baidās, bet viņi ik pa laikam tomēr sakaujās, vai ne? Protams. Viņi ik pa laikam sakaujās. Bet, piemēram, es gribu mazliet samīļot Maksu. Maks, nāc šurp. Maks, nāc dēlī. Nāc dēlī, nāc mans skaistais dēlī. Skaties, es ļoti mīlu šo Maksu. Ak, dēlī, ko tu izdarīji? Nē, viņš patiesībā tikai spēlējās. Vai viņš tiešām spēlējās? Es pārliecināts. Viņš to nedarīja. Mazulis taču tikai 1 gada vecs, kāda 13 vai 14 mēneši. Nedod mūs prom, labi? Nē. Maks, skaties, šis Maks ir ļoti gudrs, ļoti mierīgs. Pagājušā reizē viņš arī pazuda. Mēs viņu meklējām 2-3 dienas, viņš bija aizslēdzis pakaļ kāds meitenes smaržai. Vairākas dienas bija pazudis, bet beigās mēs viņu atradām, paldies Dievam. Ļoti gudrs, tikai no šī viņš mazliet baidās. Redz, brāl, tas suns jau ir vecs, ļoti dominējošs. Dogo suņi ir ļoti dominējoši suņi, bet tagad viņam jau gadi ir pagājuši. Kad viņš cīnās, viņš vairs nav tik spēcīgs, bet tomēr no savas līdera pozīcijas neatsakās. Kā saka, vilks, ka noveco, joprojām ir vilks. Tieši tāpat ir arī ar viņu. Protams, viņam ir arī viens Kane Korzo kucēns, vēl ir daži citi suņi. Drīz arī tos jums parādīšu, jūs visus redzēsiet. Nāc, tagad parādīsim mašīnu. Šis ir mūsu piemiņa. Mūsu mantojumu. Mūsu pastāvīgā vērtība. Tas ir viss, kas mums ir. Vai tad šo toros var izmest malā? Cik daudz tas ir izturējis ar mani? Kur tik es neesmu bijis ar to? Ko tik neesmu darījis? Tagad, draugi, apakšējā piekara laikam ir problēma. Šodien es to aizvedu un atvedu apakaļ. Ko mēs darīsim ar šo mašīnu, meistari? Tad mēs pilnībā pārbaudīsim apakšējo piekari, visu pilnībā nomainīsim. Rezervas daļas jau esam iegādājušies. Mazliet pacelsim šo mašīnu. Nu, man patīk braukt kalnos, labi? Apakšdaļa. Kalnu mašīnu. Kad braucu pa slitu ceļu, pagājušā reizē apakšējā piekara bija bojāta, es braucu pa diezgan rūtiem ceļiem. Mēs vedam pastāvīgās suņus, tāpēc nedaudz pacelsim, salabosim apakšējo piekari, lai nebūtu nekāda problēma. Vai mums nesagādā raizes? Jā. Nāc, paskaties, es arī salonu esmu uzlabojis, parādīsim arī salonu. Pagāju dodies nofilmēšu salonu. Salonu arī visu labi sakārtoja, draugi, mašallah, ar mūsu toros.
Esmu ļoti apmierināts. Kā mēs atvērsim durvis? Mēs nevaram atvērt durvis. Vai mēs ņemsim stabu? Vai rokas bremze ir atlaista? Jā. Parādīsim salonu, jo es domāju, varbūt pārdot šo mašīnu. Vai jūs redzat, bet tagad jūs skatāties. Ak, lai tikai mašīna neaiziet prom. Skatieties, draugi, es salonu tā uztaisīju, vēl nav pabeigts, bet redzat, mūsu sēdekļi, vispārējais apšuvums, grīda, viss vēl ies uz dītelingu, tiks iztīrīts. Sēdekļi ir sanākuši 10. Kā redzat, viss ir šādi. Iekšpus brāli ir lieliski. Mašīnas motorā viss kārtībā, vai ne? Nē. Gaitā ātrumkārbā stūrē arī nekāda problēma nav. Mēs tikai mūsu Taifun Saga ir mazliet piesardzīgs, ļoti novērtēja savu mantu. Tāpēc? Manta nav viegli iegūt, brāli. Protams, tu saki pareizi, tāpēc Nav viegli iegūt. mēs pilnībā ieiesim apakšā. Pasties 91. gada modelis vēl nekad nav uzstādīta LPG šai mašīnai. Pagājušā dienā mēs aizgājām uz to vietu uz riteņu saviras pārbaudu. Atceries, vai parādīt instrumentus, ko teica tas cilvēks? Vai tādu vēl ir palikuši, viņš teica. Pat viņš bija pārsteigts. Es pat šasī visai mašīnai pilnībā jaunu uzliku. Jā. Šasī atspars viss jauns, kā jaunai mašīnai. Patiesībā šo laiku jau beidzās, bet arī Taifun Aga, tā kā viņš ir mazliet piesardzīgs, mēs to nepārtraucam un arī nepārtrauksim līdz galam. Mēs turpināsim. Brāl, man patīk. Kāpēc man patīk? Izmaksas ir zemas, var atrast visur. Meistars ir visur. Protams. Ciemos, kalnos, nodāzēs remonts ir viegls. Sabrat? Ērta mašīna, patērē maz degvielas, vēl nav uzstādīta LPG. Šī nav bijusī taksometrs. Oriģināli rūpnīca zeltainā krāsa. Tā kā krāsa bija pilnībā nolietojusies, viss tika pārkrāsots no jauna. Nāc parādīsim arī no aizmugures. No šī brīža es pārtraucu nodarboties ar suņiem, sāku strādāt autotirdzniecībā, lai mūsu jaunais bizness ir veiksmīgs. Skaties, šie bumperi arī vēl nesen bija pelēki, mēs tos labi nokrāsojām melnus. Krāsa, vispārējais, diski ir vienkārši lieliski. Lieliski mašīna. Man ir doma to pārdot. Kā jūs domājat, draugi, vai man pārdot, vai tomēr nē? Ja ir kāds, kas novērtēs un rūpēsies par to, kā pienākās, tad es pārdotu. Jo esmu ieguldījis daudz darba šajā mašīnā, tu jau zini. Jā. No rīta 8:30 piezvanīju cilvēkam, viņš jau gulēja. Meistaram teica, kas notiek ar mūsu mašīnas darbu. Es viņu izcēlu no gultas un atradu šurp, pats saprotu. Tikai lai apakšu sadaisītu. Paskatīsimies, man tāds nodoms ir, paskatīsimies arī uz pārējām. Nāc parādīsim. Suņus, to Mailo es gribu video mazliet samīļot. Mailo, nāc, vai viņš man samīļos? Es domāju, lai viņš samīļo, jo, kad es esmu klāt, viņš mazliet saspringst. Nedomājiet, ka viņš ir mierīgs, kā tagad stāv. Ja es tagad pieskaršos ar roku, viņš uzreiz sāks riet un uzpūtīsies. Tāpēc, ka viņš ir sarksuns. Ļoti skaists suns. Es pat meistaram teicu, ka viņš man uzbruka, es sadusmojos. Es saprotu, un teicu, skaties, es atnāku šeit ar Karlos, tu jau zini, ne? Jā. Es tā sadusmojos, ka man iekšā viss vārījās. Uzspiediet šim video kārtīgi patīk pogu, daudz neko neprasa. Lai ir 8000 patīk, es atradīšu Karlos šeit. Tad iepazīstināsim viņu ar šiem, paskatīsimies, kas notiks. Kurš ir stiprāks, svešinieks vai saimnieks? Tad vai šis Mailo man varēs izrādīt raksturu? Esmu zinkārīgs, bet viņš taču ir ļoti glīts suns. Paga. Redz, vai tu pamanīji, arī Taisons ir tāds pats. Viņš tev mīlēs, bet ja tu izstieps roku, viņš tev iekams. Jā. Tādi viņi ir, viņi neiedoš lielu uzticību. Un kā sauc tos pārējos suņus? Pārējie ir Cane Corso Blue un ir arī Cane Corso Mastiffs. Tas vēl ir tikai 3 mēnešus vecs. Jā. Ir arī čivava. Šeit ir arī viena čivava, kas ir mātīte. Labi. Vēl man ciematā ir viens Cocker Spaniels. Tur arī tagad parādāmā Cane Corso brālis, kas ir tēviņš. Nāc šurp, nu. Mēs jau tevi mīlam, bet, kad tevi sekojam, tad vēl vairāk iemīlamies. Paldies, lai Dievs tev sedī. Tā tas arī notiek. Es, kad iedvešu cilvēkiem mīlestību pret dzīvniekiem, zvēru, es tiešām kļūstu ļoti laimīgs, draugi. Te no šejienes mūsu mazuli vienu. Vai viņš iznāk paskaties tikai uz viņu skaistumu? Nāc šurp, man šī ir meitene. Meiteni. Meitene, nāc šurp, paskaties. Paskaties uz šo, paskaties. Mašala. Cik dienas viņai tagad ir? 106 dienas veca. 106 dienas veca mašala. Nu, draugi, viņas augums, attīstība, viss ir ļoti labs mašala. Meitene, tu esi ļoti hiperaktīvi, apstājies. Ļauj man tev labi nofotografēt, apstājies. Tavu kakls X arī ļoti piestāv. Viņas vārds ir Gece, mūsu Geces vadā. Mašalah, manai meitai, ļoti skaisti, brāli. Šeit mums ir, un es teiktu, mūla. Es patiesībā vakar to vēlējos. Nāc, meitiņ. Es teicu, dodiet man šo, paskatieties tikai, cik tas ir skaisti. Mēs domājam, ka šī visticamāk ir grūsna. Nu, es nezinu, bet tā šķiet. Ļauj man paskatīties. Tā mēs domājam. Šis ir čivava, vai ne? Čivava. Meitiņ, ko tu dari, ko tu sapārojies ar maksu, jā?
Viņi smējās, vai tad Ares ar princesi nesapārojās? Princese arī tikai tik daudz. Jā, Viņi sapārojās, jā. Viņi sapārojās, mīļais. Es nesapratu, kā viņi sapārojās. Paskaties tikai, cik skaists tas ir. Šis arī čivā, vakar teica, dod man šo arī. Man tagad ļoti patīk šie mazie suņi. Viņi ir ļoti pieķērušies savam saimniekam un arī ļoti gudri. Tagad atceries, es tev prasīju Aleks vai arī Karlos. Nu, davai tagad apmainīsimies. Karlos, vai es atdodu Karlos un paņemu šo draugu, ko jūs sakat? Atdod Karlos un paņem šo, mēs atdosim vislielāko un paņemsim vismazāko, jā. Meitiņi, vai lai es paņemu tevi atdodot Karlos? Izskaties tik nelaimīgi, vai lai šo atlaiž, vai lai liek apakaļ? Protams, liksim atpakaļ, viņi taču tagad ir stāvoklī. Nedarīsim pār dzīvniekam. Lai viņi mierīgi audzina. Un lai viņi neciet no citiem lieliem suņiem, neieslēdz viņu. Neieslēdz viņu. Vai mēs mazliet paspēlēsimies ar viņu? Lai viņš nāk pie mums, jā, lai viņš pievienojas mums, vai ne? Tēti, šim nav siksniņas. Kur ir siksniņa? Paga, paskatīšos, paga. Vai viņš noņēma siksniņu? Nu, neviens siksniņu neturās, nevarēja pieradināt tiešām. Viņš tev saplosīs, redzēji, mašāla. Paga, tu saplēsīs jaku. Viņš jau ir stāsts. Vai viņš ir saplēsis? Tātad paga meitī nākotnē, ka izaugs viņa būs leģenda. Ak, šī kakla siksna laikam ir pārtrūkus, jā, šī viņai pa mazu. Tad viņi aug. Nē, vecī, tas bija tepat. Bet laikam tas ir saplīsis, vai ne? jā. Skaties, tas aug, ļoti kvalitatīvs. Vai šis lielais tagad ir tavs? Nē, brāl, tas bija pie tevis. Tā brālis ir pie manis. Šo mēs atdevām mūsu draugam, kurš filmē ar kameru. Apsveic, brāl, tu esi izdarījis ļoti labu izvēli. Viņi arī ļoti mīl suņus, tāpat kā mēs. Jau zina, ka tos tāpat vien visiem nedod. Tāpat vien nedod. Jāiedod cilvēkam, kurš novērtē. To dod tam, kurš novērtē. Man ļoti patīk šis sus, bet, lai tas paaugās, tad atvad viņu pie Karlas. Sapārosim ar Karlas. Tagad es Karlosam īsti neusticos. Karlos ir ļoti iespaidīgs. Nu, brāli, viņš ir tāds mašallah. Kā viņš atnāca, kā aizgāja. Ja es viņu varētu apmānīt, tevi nevar apmānīt. Pagājušā reizē viņš saka Karlosam, Ja es visu mūžu remontētu Torus. Viņš saka Karlosam, es tev došu 5 miljardus. Viņš man tā teica. Es teicu, nē, nedošu. Es visu mūžu remontētu Torusu. Toros nav tikai tik daudz, tā ir pati mašīna. Es teicu, ka nedošu, draugi. Es nesaprotu, kāds piedāvājums, lai te visu saka. nedošu. Mēs piedāvājam 500, tu nedod. Nedošu, pat ja piedāvās vairāk par 500, piedāvās 600, es tāpat nedošu. Vai saprati? Torus visu mūžu remontēšu, nē. Otra mašīna arī remontēšu, atkal nē. Nu, ko mēs darīsim? Nu kā tu tad atdosi savu bērnu? Kā jūs atdosiet, draugi? Cilvēks ir sajūtas prātā, prasa 5 miljardus. Es teicu, nē, nedošu. Esmu iemīlējies Karlosa. Nāc. Gēdz, nāc, meitiņ. Nāc, skaistu, nāc. Mašallah, tev. Vai citi lielākie viņam uzbruk? Nē. Maks, nāc šurp. Maks. Nāc, dāvs, nāc, dāvs, nāc, dāvs, nāc. Nāc, Maks, šodien atvedīšu Karlosu, skaties. Maks šodien atvedīšu Karlosu. Zigā, Maks ir ļoti mīlīgs suns, skaties. Es viņu ļoti mīlu. Viņš nekad neuzbrūk. Viņam vajadzētu būt apmēram 13 mēnešus vecam. Nu tā. Nepievērs uzmanību tam, ka teica 13 mēnešu vecs. Nē, protams, pareizi. Viņš ir 13 mēnešus vecs, vai ne? Tātad viņš jau ir pāri 1 gadam. Redzi, ir tāda lieta, kā tu viņu audzinās autoservisā, lai viņš būtu agresīvs. Lai viņš jau arī nebūtu agresīvs. Nu, lai nebūtu. Lai viņš nevienam neuzbrūk. Šīs kucēns arī tagad ir tāds pats pasēs. Šie draugi ir ļoti lieli, iespaidīgi, spēcīgi suņi. Kad viņi kļūst agresīvi, viņi grūti viņus savaldīt. Tagad jāatvedam Karlosu šeit. Mēs to tāpat neaudzējam. Nu, ja tu palaidi Karlosu, kā tu viņu šeit savaldīsi? Protams, draugs. Vai tad es neredzēju to nesen? Es taču teicu, ka tu viņu nespēsi savaldīt. Man bija taisnība. Rūpēties rūpnieciskā vidē citādi nevar. Tas, ka viņi ir tik miermīlīgi un gudri, ir daudz labāk. Maks, Nāc, puika. Ziga beidz Maksu un attālinās. Lai nekaitētu kucēnam. Jā, Ļoti gudrs suns. viņi ir ļoti gudrs tiešām. Meitiņ, tu vēl pat neesi aizgājusi uz fermu, bet jau uz mani uzšļāci. Ļoti gudrs tiešām. Meitī, dodiet mums šo brālīti, he? Vai dozi? Vai tu redzi man brāli? Dēls, vai tu tā uzreiz dod pa īso ceļu? Lai es iedodu vienu no fistika mazuļiem vai arī prences? Tu uzreiz atdevi kungam, paga paskatīsimies. Es vienošos tavā vietā. Mēs tas zinām, ko darām, vai ne? Nē, ceru, ka paveiksies. Tagad jau zināt, mēs sapārojām Noru, sapārojām arī Zeinu, bet nesanāca. Cerams, ka no Noras un Hektora būs labi kucēni, ja viss izdosies. Lai man būtu tāda kankorzo kucēni, ka nevienu pat nedot. Es domāju, visus pats audzināt brāli, esmu ar tiem apsēsts. Man ir Rottweiler tetovējums, Pitbull tetovējums un drīz uztaisīšu arī Cane Corso tetovējumu. Es viņus tik ļoti mīlu, jo, paskaties, viņi ir īsti ģimenes suņi. Man pašam pagaidām nav neviena tetovējuma.
Bet Kārlosam es varētu uztaisīt tetovējumu. Vai tu to darīsi? Es tagad jebkurā gadījumā eju prom, vairs nav. Es jebkurā gadījumā eju, Kārlosam nav. Draugi nedod, tiešām. Aleks sāka, Karls sāka. Kad viņš atnāk uz saimniecību, viņš uzreiz kādu noskata. Mašāla, tu tiešām ļoti labi rūpējies. Mēs mīlam. Nāc un tas, kurš neredz, varbūt nesapratīs, domās, ko viņi tur runā. Nu, vai tikai laiks kļūst sūdāks, mums vēl ir dažas lietas jāpadara fermā, ka tās būs pabeigts, ja Dievs dos, atvērš fermu apmeklējumiem. Daudz ļoti vēlas atnākt, bieži zvan un jautā. Tagad kā visus uzņemt, tu jau atnāc un redzēji. Protams, jā, šobrīd arī laika apstākļi nav piemēroti un vēl notiek neliela remonta darbi. Jā, mums ir jau dažas darīšanas. Tieši tā, nedaudz. Jo, kad suņi atnāk, dažreiz atnāk man mazākie brāļu māsas, es saku, neliec roku iekšā, bet viņi tomēr liek, viņi nezina, kā pareizi pieiet sunim. Tu nevari visu laiku būt klāt. Ja gadās kāds briesmas vai kas notiek, uzreiz būs problēmas. Tāpēc visu sakārtosim līdz galam. Pēc tam mēs atzēšu apmeklējumiem, droši nāciet, draugi, būs noteikts dienas un tajos laikos es ceru atvērt. Vai tavējais ir tāds pats kā šīs pēc formas? Tas pats, tikai mans ir nedaudz citādāks, jo manējais ir vīrietis. Vai tavējais nav vīrietis? Mans ir vīrietis. Piemēram, šis sver apmēram 13 kg brāli, mēs viņu svērām pirms nedēļas. Mans ir 15,5, gandrīz 16. Protams, normāli. Ir 3 kg starpība. Ar tevi viņiem ir citādi. Bet abiem attīstība, paldies Dievam, norit ļoti labi, slavu Dievam. Manuprāt, viņu fiziskā attīstība ir ļoti laba. Cerams, ka viņi būs tikpat spēcīgi kā Hektors. Viņi arī nejūtās nēti. Vai tu esi veicis vakcinācijas? Jā, vakcinācijas arī pabeigts, visi pabeigts. Tu nedrīkst aizmirst vakcināciju kucēnu vecumā. Dievs pasargā, ja uznāk asiņaini caurei, tad būs liela nelaime. Dievs pasargā, mēs vienmēr ļoti uzmanamies. Nāc, iesim pie tās mašīnas. Nu tiešām tas man visu apķēzīja. Jau servis atnāca svētku drēbēs, tā arī notiek. Servisā jau arī nesasmērējās, atkal suns sasmērēs. Fermām un apnika suns, nāk uz servisu atkal tas pats. Tagad mazliet sāk spenēt trauksmes zvani. Un vēl jau nav tikai šie, ir vēl 3-4 suņi, pa kuriem viņš rūpējās. Viens ir kā limuzīns, tas, ko viņš sauc par limuzīnu, Meļo. Skaties uz meilo. Jau man viņi samīļot no aizmugurs, bet tur viņi. Es vispār neuzticos meilo. Skaties, es samīļošu, tu tur viņi no priekš. Labi. Kad es esmu klāt, tas ir vēl sarežģītāk. Mailo, tu tur viņi vienkārši. Neatlaid vaļā. Nē, es aizturu. Mailo. Labi, labāk to pārāk nespiedīšu. Ja kaut ko pārāk spiedīs, viss aizies greizi, vai ne? Labāk nepārspīlēsim, lai pārāk neaizraujamies. Brāli, ļoti skaisti, bet Tas ir sarežģīti. kā jau teicu, uzspiediet patīk pogu un mēs atnākšu kopā ar Karlos. Solīts paliek solīts. Sāksim ar šo mašīnu. Sāksim tagad. Parādīsim arī tās labo un kreiso pusi. Lai ļaudis redz. Vai parādīt arī tā motoru? Parādi, nu. Paskaties, varbūt man ir doma to pārdot, redzēsim. Patiesībā man nav īsts vēlms, esmu neizlēmīgs, varbūt arī nepārdošu. Es skatīšos pēc situācijas. Citādi šī nav mašīna, ko vajadzētu pārdot. Tirgū tik tīru un labi koptu kā šī, citur neatradīs. Nav bijusi izjaukta, nekā tāda nav bijusi. Nāc parādi to motoru, brāl, tā ātri. Pagaid, filmē. Motors kā pulkstens. Vai ir kāds trūkums? Sēdēs, šis cilvēks ir motoru meistars. Kā tev šķiet, kāds ir mūsu mašīnas motoru stāvoklis? Rauks, motora stāvoklis jau uzreiz ir labāks, jo nav LPG. Tātad 1-0 par labu, jo nav LPG. Salons. Skaists salons. Jā. Nekur nekas netek, nekas nesop, panes un kārba ir pilnīgi tīra. Vienkārši tāpat. Sataisīsim piekari, arī tur īstenībā nav nekādu lielu problēmu, bet, kā jau teicu, Taifuns ir drusku, kā to saka, pedantisks, vai? Tāpēc, ka viņš ir pedantisks. Lai viss būtu tīrs, tev ir labi jārūpējas pa mantu, lai tā tev nepieviļ, draugi. Viņš iet uz kalnu un filmē video. Es ar šo braucu uz Stambulu, Izmitu, Jālovu, Ankaru un nereiz neapstājos ceļā, neļauju mašīnai atpūsties. Motors, paldies Dievam, darbojās kā pulkstens. Ja godīgi, tu to dari arī nedaudz pēc savas patikas. Kurš gan ar to ņemsies, vai ne? Tas nav tikai pāpaks. Viņš nāk, mēs to labo, šito labo, viņš skatās, saproti. Jā, man patīk, bet tev ir jārūpējās pa mantu, nauda nenāk viegli, draugi. Tev būs jārūpējās. Tieši tāpat. Es pats savām acīm redzēju. Es jau katru nedēļu cenšos atnākt 2-3 reizes, jo man tas patīk. Viņš arī tam ļoti pievērš uzmanību. Visur. Arī tāpēc, ka mēs to mīlam. Tā tas ir. Jūs redzējāt automašīnu vai pacelsim arī apakšu? Lai redzētu detaļas, es šo aizveru. Aizvēsim to. Apskatiet arī automašīnas apakšu un vispārējo. Apakšējās detaļas, piemēram, apakšā nav rūsas. Rūsa nav. Pilnīgi nekādas rūsas nav. Ja kāds atrod rūsu, atdošu mašīnu pa brīvu, tik pārliecināts esmu. Nekādas rūsas, draugi. Maks, kur ir mans lauva?
Ja es arī šo atdošu, tagad es to pārrodāju suņus, jo esmu sēdekļus sataisījis, tāpēc nelieku viņus mašīnas salonā, bet bagāžniekā. Ja atdošu, tad būs kā furgons. Man ir doma iegādāties cipu transporta līdzekli, lai dzīvnieks varētu ēst pārvadāt. Tāpēc citādi es to neatdotu. Man ir tāds nodoms, bet vēl nav skaidrs. Redzēsim, draugi. Pacelsim to. Maks, kur ir mans laula? Vai viņš uzbruks Karlosam vai nē? Maks? Jā. Par Maksu es neko nevaru teikt, bet ja Mailo būs pirmais, tad arī Maks uzreiz sekos viņam. Nē, piemēram, ja mēs izlaidīsim Karlosu no mašīnas šeit, vai viņi uzreiz sāks kautīgs? Nē, nesāks. Bet Karlos gan sāks. Mailo sāks. Piemēram, ja Karlos uzreiz uzbruktu, vai viņi arī uzbruktu, Uzbruktu. tad tev vajag noturēt. Viņš nekad neatkāpjas. Šis varbūt var aizbēgt, jo ir jauns vai varbūt dēļ apmācības, bet Mailo ir ļoti sargājošs. Tad, ja es tagad izkāpu ar Karlosu, vai viņš uzreiz uzbruks? Mailo, es tagad saku un to pašu teikšu arī tad, kad atvedīsi. Mailo būs šeit, tu piebrauks ar savu mašīnu un tiklīdz izlaidīs Karlosu, Mailo... Viņš uzreiz uzbruks. Tad tu viņu noturēsi. Viņš nepiedod. Pamēģināsim tagad, lai Dievs pasargā. Pirms dažām dienām atnāca draugs, tas nav mūsu temats, bet viņš atnāca ar pitbullu, bija uzlicis viņu uz motociklu priekšus. Es taču tev arī rādīju to pitbullu. Ļoti skaists bija. Nu, tas tik bija skats, vienkārši lielisks suns. Es pamāju draugam no šejienes, jo abi bija palaisti vaļā, parasti viņi būdas ir tur. Lai arī kliedz, nedod šurt, viņš tomēr atnāca šeit. Tagad pitbulls ir galvenais suns, viņš uzreiz metās virsū. Šoreiz abi apvienojās. Viņi apvienojās. Viņi apvienojās, parasti viņi nekad nesaprotas, bet, kad rodās kāda problēma, viņi apvienojās. Un tagad viss sargā šo veikalu, tāpēc laikam tā ir, nezinu. Protams, tā ir. Bet Vai viņi uzreiz metās cīņā ar pitbullu? tieši tā. Viņi uzreiz sāk cīnīties. Tieši tā, mēs bijām pat 3 cilvēki, bet nevarējām viņus izšķirt. Ko tu vispār runā? Nevarējām izšķirt, brāli. Tātad Mailo sāk, šis turpina. Ja Karlos atnāks, mēs tādu lietu nevarēsim izdarīt. Pasties Karlos. Nu tā. Skaties, mēs nevaram to atdalīt, labi? Tagad, bet tu nāksi apzināti. Es jau tāpat neuzticos Karlosam. Ne uz šiem Karlos ir ļoti iespaidīgs, jā. Nu šie dzīvnieki, kā tu zini. Es tev kaut ko pateikšu, tu to paturi, lai tas paliek šeit. Pamēģināsim šo, tu to paturēsi. Protams, es to ieliču būrī. Tā arī pamēģināsim. Pēc tam mēs sarīkosim iepazīšanās pasākumu. Brāl, tagad būs ļoti riskants video. Jā. Tiešām iešu uz labu risku. Dariet, ko es saku, uztaisiet kārtīgi, patīk pogas sprādzienu, draugi, lai ir 8000 patīk. Apsolu, ka atnākšu. Nu, pacelsim meistari, pastīsimies. Redzēju, pasties, pieaudzis suns, piemēram, draugi. Tieši tāpat arī marla. Tagad kucēns uzvedās ļoti uzbāzīgi, vai ne? Un tā kā pieaudzis suns ir nopietnāks, viņam tas nepatīk. Viņš brīdina kucēni, ja kucēns pārāk uzstāja, tad var arī iekost. Bet citādi nekādu ļaunumu nenodara. Jā, lai izveidotu autoritāti pār kucēnu, lai viņš nesāktu izmutināties. Piemēram, Maksis ir nedaudz mierīgāks, ko viņš dara, ka kucēns pienāk klāt, viņš vienkārši attālinās, jo ir jaunāks. Bet ja viņš būtu pieaudzis, arī viņam tas nepatiktu. Sabradāt? Es ļoti mīlu Maksu, viņš ir ļoti gudrs suns. Nebaidies, nevilcinies, viņš ir neticams skaists dzīvnieks. Kad Toros tika pacelts gaisā, viņš izskatījās vēl skaistāks, mašallah. Paskatieties uz šo, mašallah, mašallah. Mēs tiešām labi pastrādājām pie šīs mašīnas, draugi. Tagad es vispirms gribu pateikt šo. Parasti video skatās arī draugi, kuri noteikti ir mehāniķi. Ir arī tādi, kas šajās lietās saprot vairāk vai mazāk. Tev ir sekotāji. Kāpēc es Toros pacēlu tieši no šīm vietām? Nāc, parādi. Tagad es arī tev saku, kāpēc tieši šeit, draugs. Parasti Torosus ceļ aiz šasijas. Tāpēc, ka šeit viss ir sapūs. Es speciāli pacēlu tieši šeit, lai viņi redzētu, kāda ir mašīnas stāvoklis. Un ja pamanīja, pat nekādas iedobas neradās. Ne. Tas ir, lai parādītu, ka tā ir vesela, ka tā ir labā stāvoklī. Piemēram, skaties, es šeit piesitu. Parasti mēs sitam šeit. Es piesitu šeit, tātad nav rūsas. Ne, šasija jau ir pilnīgi jauna. Jā, šasijas jau ir pilnīgi jaunas, es šeit nesitu ne tikai tāpēc. Tas neatiecās tikai uz šasiju, parasti šīs vietas arī ļoti sapūs Toros automašīnām. Es šo darbu daru jau 20 gadus, tāpēc es šo to par to jau saprotu. Jā. Pat ja es teiktu, ka rīt vai parīt pārdot šo mašīnu, cilvēks to tik un tā nopirks. Viņš būs mierīgs. Viņš būs mierīgs. Apakša ir ļoti kārtīga. Viņam viss ir kārtībā. Tātad padomā par Toros mašīnām. 90 cik? Šī mašīna ir 91. gada modelis. Cik gadi pagājuši? 35. Tātad 35 gadus veca mašīna, tagad tai nav iespējas nebūt sapūšai. Bet šīs laikam ir viens no retajām, kas vēl saglabājušās. Jā. Tagad piekarē mums ir tāds brīvkustības, un tieši šo spraugu dēļ šodien atnāca Taifun Saga. Tos sataisīs. Parasti es neuzņemos darbus, ko pats nedarīt, bet Taifun Saga atnāca 8 no rīta. Celies! Parasti šodien es tīrīju, parīt ir svētki, nestrādāju, bet neko darīt.
Es teicu, ka cilvēki gaida video, es iešu uz kalnu un teicu, lai mašīna mūs nepievīl. Saprot, cik dienas jau nevarējām ielikt video, uztaisīsim dažus video, aizbrauksim šur tur, lai viss ir skaisti. Tāpēc arī Taifūnu Agaju mēs nevarēsim atteikt. Lai Dievs atmaksāja labu. Vienā video mēs arī iesim mežā, jo man nav neviena meža video ar Taifūnu Agaju. Kamēr viņu jau esmu pierunājis, jāizmanto izdevība. Šoreiz, ja es nesalabošu mašīnu, viņš man nevedīs, to es zinu. Tāpēc es to daru arī nedaudz piespiedu kārtā, vienkārši, lai viņš man aizvest uz kalnu, lai mēs ar Karlosu, Aleksu un vēl kādu uztaisītu tādu video, nav ko darīt. Pacelsim apakšu nedaudz augstāk, lai apakšu neskaras pie zemes. Pacēl nedaudz augstāk, jo pagājušā reizē es iebraucu tādā ceļā ar šoka zvēru, varbūt pat offroad mašīnu tur netiktu. Tiešām tā? Tas pat neiebilst man. Bet Toros cilvēks neatstāja otru nelaimē. Neatstāja, nekad neatstāja. Rūpējies par viņu, viņš tev nepievils, saprat? Mekat. Tāpēc varbūt panāvans, ko es nopirkšu, nespējas izdarīt pat trešdaļu no tā, ko šis izdara, bet es to pirkšu, lai suns varētu ēkti braukt, draugi. Protams, tas būs nedaudz labāk. Panāvans, bet es jau saku, kāpēc, jo tev ir lieli suņi, tu neved mazu suni, un tāpēc kā aizmugurē ir brīva vieta. Nu jā, tieši tā. Tad tu parasti ej pie veterināriem ar 3-4 suņiem. Un es arī salonu sakārtoju, tāpēc negribu likt suni iekšā, bet, kad lieku bagāžniekā, tas arī neietilps, tāpēc tāds. Tā, tas būtu labi. Tātad mums ir tāds nodoms, jūs, draugi, redzējāt mūsu mašīnas stāvokli. Mums ir 3-4 suņi, mēs pērkam 5 kg gaļas. Viņiem tas pietiek. Taifūnu Agams mazāk par 60 kg gaļas vispār neņem. Nu, viss ir pilns, un tas viss pat neietilps mašīnā, tiešām neietilps. Arī tas ir apgrūtinājums. Jaunajā mašīnā, ko nopirkām bagāžniekā, tāpat viss neietilps, es visu lieku uz aizmugurējiem sēdekļiem. Tāpēc, draugi, tagad sataisīsim mūsu mašīnu. Šodien arī domāju jūs parādīt savu meistaru suņus, kā jau teicu, tas ir mūsu nākamais plāns. Ja tu sasniedz to patīk skaitu, ko tikko minēju, vai atvedīs Karlosu? Atvedīšu, mans vārds ir mans gods. Labi. Karlos atvedīšu, ar Karlo mēs iebruksim tavā vietā. Karlosam, kad viņš iebruks manā vietā. Man vēl viens pārsteigums, protams, ja viņš atnāks. Ir vēl viena vieta. Kas? Kafijas pārdevējs? Tāds viņš mums te ir. Man ir savs kafijas pārdevējs, nesaku nevienam. Viņš baidās no suļu. Nu, patiesībā viņš nebaidās, viņam vienkārši ir nervu parautieni nedaudz. Nu, ieliksim viņu tieši tur iekšā. Lai būtu mazliet jautrības, lai cilvēki arī nedaudz pasmietos svētku priekšvakarā, tāpēc. Labi, ja vēlaties, to arī izdarīsim, draugi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi, uz redzēšanos, palieciet veseli, man draugi.